Gods un slāv Tev, kungs. Gods un slāv Tev, kungs. Gods un slāv Tev, kungs. Halleluja, Tēvs, es slavēju Tavu vārdu. Es slavēju Tavu vārdu. Un es Tev pateicos par dzīvību, ko Tu mums esi devis. Es Tev pateicos, ka Tu mums esi devis dzīvības vārdus. Halleluja! Es Tev pateicos, ka man šeit nav jāstāv un man nav jādomā, ko es sacīšu. Es Tev pateicos, ka man šeit nav nekas atbild, šeit nekas nav manās rokās. Nekas nav atkarīgs no manis, jo es paļaujos uz Tevi. Un es zinu, ka es vienmēr varu paļauties uz Tevi. Un es Tev pateicos, Tēvs, ka Tev vienmēr ir vārds priekš saviem cilvēkiem. Es Tev pateicos, ka Tev vienmēr ir atziņa, jauna atklāsme, kura apliecina jau sen uzrakstīto vārdu. Gods un slāv Tev, Tēvs. Un mēs slavējam Tavu vārdu. Un mans mīļais svētais gars, Tu jau šeit esi, Tu vienmēr esi kopā ar mums. Bet es lūdzu, lai Tu darbojies mūsu vidū. Es lūdzu, lai Tu pieskaries katram cilvēkam Jēzus svarnajā vārdā. Mans vienais svētais gars, es pilnīgi redzu, kā tas bija. Pašā sākumā, kad zeme vēl nebija izveidota, svētais gars, Dieva gars, lidoja pāri tumsai. Viņš lidoja pāri šai vēlvei, pāri šai tumsai. Un nekas nenotika. Viņš bija klāt, bet nekas nenotika. Tieši tāpat šodien, svētais gars, viņš ir šeit, bet vēl nekas nenotiek, mans mīļais draugs. Nekas vēl nenotiek. Bet tu zini, kas notika? Dievs pateica, gaisma, es. Un svētais gars izdarīja savu darbu, un gaisma bija. Halleluja! Tieši tāpat šodien, mans mīļais draugs, svētais gars ir šeit. Mums nav jālūdz, lai svētais gars nāk. Mums nav jāizlūdzās, lai viņš nāk šajā vietā. Viņš ir vienmēr šeit. Ja tu esi šeit un tu esi glābts, viņš ir tevī, tad viņš ir šeit. Tu, kur esi, tu ir svētais gars, bet viņš vēl neko nedara. Viņš vēl neko nedara, jo viņš gaida vārdu. Viņš gaida vārdu. Halleluja! Mēs ticam, tāpēc mēs sakam. Tāpēc šajā mirklī es saku Jēzus vārdā. Es sagaidu Dieva godību tagad. Nevis pēc 5 minūtēm, nevis dievkalpojuma beigās. Tagad mēs sagaidām Tavu godību, Tēvs, tagad. Mēs sagaidām Tavu vadību tagad. Mēs esam Tevis vadīti tagad, halleluja. Un mēs pilnībā paļaujamies uz Tevi. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Kungs, es sagaidu zīmes un brīnums Jēzus vārdā. Es sagaidu dziedināšanas. Es sagaidu atbrīvošanas. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Un svētais gars, mēs paļaujamies uz Tevi. Tu mums vadi un Tu arī dari Jēzus vārdā. Amen. Gods un slāv Tev, kungs. Gods un slāv Tev, kungs. Halleluja. Halleluja. Sēdieties. Gods un slāv Tev. Amen. Mums ir varens Dievs. Ziniet, pirmā lieta, ko es gribu pateikt. Mums ir jāiemācās sagaidīt no Dieva. Mums ir jāiemācās sagaidīt. Es to īstenībā bieži saku, bet tas ir tas, ko es nekad nepiekusīšu, laikam arī teikt. Mums ir jāiemācās sagaidīt no Dieva vairāk. Lai cik daudz tu būtu piedzīvojis savā kristiešu dzīvē, es garantēju, ir vairāk. Dievam ir vairāk priekš tevis. Ja tu esi pieredzējis, kā cilvēki caur tavām rokām dziedinās, tas nav, mēs zinām, tas nav tavs nopērns, bet ja tu to esi pieredzējis, tad Dievam tik un tā ir vairāk priekš tevis. Ir daudz vairāk cilvēku, kas varētu un kam vajadzētu saņemt dziedināšanu. Amen? Amen? Kaut kas nav kārtībā, ja mēs stāstam par savām liecībām, un mēs sakam, zini, 3 gadi atpakaļ notika tas un tas. Es Jēzus vārdā stāvēju pretī slimībai, un 3 gadi atpakaļ tas notika. Kaut kas nav kārtībā. Slavu Dievam par to, kas bija 3 gadi atpakaļ. Paldies Dievam par to, kas bija pagājušajā nedēļā. Bet zini ko? Es gribu redzēt to, kas ir šodien, kas ir tagad. Vēl jau vairāk, ja tas notika pirms 5 minūtēm, man ar to nepietiek. Jo Dievs ir dzīvs kad? Tagad. Dievs stāv ārpus laika, viņam ir vienmēr tagad. Ticība vienmēr strādā tagad. Halleluja! Ja tas ir vakar, tā nav ticība. Ja tas ir rīt, tā nav ticība, tā ir cerība. Ticība ir tagad. Un tāpēc es sagaidu tieši no šī mirkļa kaut ko. Es sagaidu šajā mirklī kaut ko īpašu, kaut ko pārdabisku. Katrā vārdā es sagaidu kaut ko īpašu. Katrā kustībā es sagaidu kaut ko īpašu. Katrā elpas vilcienā es sagaidu kaut ko īpašu. Un zini ko? Kas var būt īpašāks par to, ka tu dziedi Dieva balsi? Amen. Kas var būt īpašāks par to, ka tu dziedi viņa balsi? Halleluja! Ka tu dziedi viņa balsi. Gods un slāva Tev, kungs. Ziniet, Jēzus Kristus ir mūsu paraugs un piemērs. Amen?
Bībele saka, viņš ir pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Un šis vārds brāļu attiecās tikpat labi arī uz māsām. Amen. Viņš ir pirmdzimtais. Respektīvi, viņš ir pirmais, kurš piedzima no jauna. Pirmais, kurš piedzima no jauna. Un viņš parādīja mums piemēru, kā mēs varam dzīvot. Faktiski, es to pateikšu šādi, Jēzus Kristus neatnāca tāpēc, lai mūs mācītu, vienkārši mācītu. Viņš neatnāca tikai tāpēc, lai mums iedotu mācību. Amen? Viņš atnāca kāpēc? Viņš atnāca, lai mūs atpestītu, dot mums iespēju saņemt mūžīgo dzīvību. Tālāk viņš mums atnāca, lai iedotu mācību, bet vēl jau vairāk viņš atnāca, lai mums parādītu piemēru. Lai mums parādītu piemēru, kā dzīvot. Kā dzīvot šeit uz šīs zemes. Piemērs, kā dzīvot šeit uz šīs zemes. Halleluja, gods un slāva kungs. Un ziniet, es pats esmu ļoti bieži teicis šīs lietas. Jēzus ir mūsu piemērs, viņš ir pirmdzimtais, mums ir jāsako viņam. Bet sakiet man, kas ir pirmās lietas, kas jums ienāk prātā? Ja mēs sakām, ka mums būtu jāmācās no Jēzus un ka viņš ir mūsu piemērs, kāds ir viņš, tādi esam mēs, kas ir tās lietas, kuras mums būtu jāatdarina? Kā jūs domājat? Nu, pirmais, kas ir tas, kas pirmais nāk prātā? Dzirdot tēvu balsi, rīkoties saskaņā ar viņa balsi. Aktivizēt tēvu mīlestību caur sevīm, lai viņš bija patiesā Dieva mīlestība, kas reāli parādījās darbos, jo viņš nekad neatbildēs ļaunu ar ļaunu, viņš visu pieņēma, viņš visu nešķiroja cilvēkus. Amen. 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 Mīlestība pirmais, pret tuvāko, piedošana, mīlestība, lēnprātība. Piedošana, mīlestība, lēnprātība. Tad piedošana, mīlestība, lēnprātība viens, tu teici dzirdēt un darīt, principā. Jā, tas bija tas, ko tu teici. Ko tēvs saka, es visu daru to, ko tēvs man saka, lai es rīkoju saskaņā ar tēvu gribu. Ir varbūt vēl kaut kādas domas? Nē, tas viss ir pareizi. Tas viss ir pareizi. Kāpēc es uzdevu šo jautājumu? Jo es varu pastāstīt, kā man agrāk bija. Ja es dzirdēju, ka man ir jādara lietas tā, kā darīja, viņš ir mans paraugs, tad man ir jādara lietas, kā viņš to dara. Ja? Tad man priekš manis pat pirmā lieta, ko es redzēju, bija darboties spēkā. Darboties spēkā, respektīvi dziedināšanas, celt augšā mirušos, tas bija tas, ko es redzēju, kā pirmais. Ja? Bet jūs malači, jūs esat tālāk aizgājuši pa mani. Tāpēc, ka jūs pateicāt interesantākas lietas. Te jau bija piedošana, mīlestība, garaugi. Es to nosaukšu tā vienā vārdā. Garaugi, principā šeit bija, ja? Un tur bija tas, ko es taisos sludināt. Tur bija tas, ka dzirdēt tēvu. Ja? Un es gribu parādīt dažas raksturītas. Gods un slāva, kungs. Redz, kas ir mūsu uzdevums? Mūsu uzdevums, kad ir runa par to, ka atdarināt Jēzu Kristu, kopēt Jēzu Kristu, imitēt Jēzu Kristu. Mūsu uzdevums nav burtiski darīt viens pret viens to, ko viņš ir darījis. Saprotat, ko es ar to gribu pateikt? Jā. Mūsu uzdevums nav meklēt 10 spitālīgos un aizsūtīt viņus pie priesteriem atrādīties. Jo to darīja Jēzus, piemēram. Mūsu uzdevums nav vārds vārdā atdarināt visu, ko viņš ir darījis. Ja? Mūsu uzdevums ir izprast, kā viņš rīkojās. Mūsu uzdevums ir izprast to pašu ideju, kā viņš darbojās. Kā viņš darīja to, ko viņš darīja. Un nevis atdarināt viņa darbus, bet darīt to, ko viņš darīja tā, kā viņš darīja. Respektīvi, nevis vārds vārdā darīt tieši tās pašas lietas, bet jebkuru lietu, ko mēs darām, darīt ar tādu attieksmi, kādu viņš to darīja. Tādā veidā, kā viņš to darīja. Un tāpēc paskatieties, pirmā lieta, ko es redzu, manuprāt, pati svarīgākā lieta, lai atdarinātu Jēzu. Mums ir jāsaprot, kā viņš domāja, kā viņš rīkojās. Un es gribu parādīt 2 raksturvietas, ļoti līdzīgas raksturvietas no Jāņa evaņģēlija. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa un 30. pāns. Es no sevis, Jēzus runā, es no sevis nespēju darīt nenieka, neko nevaru darīt no sevis. Es pats no sevis nespēju darīt nenieka. Kā es dzirdu, tā es spriežu. Un mans spriedums ir taisnīgs vai arī pareizs, jo es nemeklēju savu gribu, bet gan tā gribu, kas mani ir sūtījis. Amen. Amen. Jēzus Kristus, Dieva dēls, kuram, kā mēdz teikt, viss bija iespējams, bet nebija viss iespējams. Ir dažas lietas, kas viņam nebija iespējams. Viņš nevarēja darīt neko no sevis.
Viņš ir mūsu piemērs, pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Amen. Un viņš saka, es no sevis nespēju darīt neko. Nenieka. Absolūti neko nevaru darīt no sevis. Amen. Es gribu, lai mēs padomājam par šo lietu. Jēzus Kristus saka, es nevaru darīt neko no sevis pats. Es neko nevaru izdarīt no sevis. Un viņš bija mūsu paraugs. Viņš ir Dieva dēls un cilvēku dēls vienlaicīgi. Nav neviena tīrāka, šķīstāka un nekad nebūs, jo viņš ir perfekts. Viņš ir mūsu glābējs, viņš ir mūsu kungs. Un mūsu kungs saka, es no sevis nevaru neko izdarīt. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, bet ja Jēzus kaut ko nevarēja izdarīt, kā tad viņš var būt Dievs? Es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā saka. Redziet, ja jau viņš kaut ko nevar izdarīt, viņš nevar būt Dievs. Dievs var visu. Vai tiešām Dievs var visu? Es nebiju plānojis par to runāt. Kā jūs domājat, vai Dievs var, tas šķiet varbūt jocīgs jautājums sākumā. Viņš nevar iet pats pret savu. Amen. Redz, kas ir? Dievs ir aktivizējis noteikumus un likumus šajā pasaulē. Tā ir skaitā pats priekš sevis. Nevis tāpēc, ka viņš nevarētu savādāk, tāpēc, ka tāda bija viņa griba un nodoms. Tā nebija nejaušība. Tas nebija tā, ka Dievs izveidoja konkrētus likumus, tad viņš atkapās un teica, nu tagad ir problēma, es nevarēšu apikt. Nē, tā nav. Viņš perfekti apzinoties līdz sīkākajai niansē, ko viņš dara, izveidoja zināmus likumus, kurus viņš būdams taisns Dievs pats nevar pārkāpt. Amen. Tāpēc tas, ka Jēzus saka, es no sevis nevarēju darīt, tas nepadara viņu nekādā ziņā mazāk par Dievu. Tas ir viņa plāns no sākta gala. Amen. Amen. Tas nekādā ziņā nepadara Dievu mazāk spējīgu. Nekādā vieglī, nekādā ziņā. Dievs ir visu varens un savā visu varenībā viņš pieņēma dažus likumus, dažus lēmumus, kuros viņš ierobežoja savu spēju, piemēram, glābt visus. Jo Dievs saka savā vārdā, es gribu, ka visi tiktu glābti, amen? Bet mēs zinām, ka visi nebūs glābti. Tad kāpēc? Vai Dievs nevar izglābt visus? Viņš varētu, ja viņš nebūtu mums devis brīvu izvēli. Bet viņš gribēja mums iedot brīvu izvēli. Un kopš dienas vai mirkļa vai sekundes vai lai kāda tā būtu laika vienība, kad Dievs pateica, es tev dodu brīvu izvēli, viņš vairs nevar, un es uzsveru, nevar panākt tavu glābšanu. Bez tavas gribēšanas, bez tavas izvēles. Es zinu, tas ir lietas, par kurām ir jāpadomā reizēm. Bet tā es to redzu Dievu vārdu. Amen. Bet labi, tas nav tas, par ko mēs šodien runāsim, pamatā. Ja? Tātad, lūk, Jēzus saka, es no sevis neko nespēju darīt, bet paskatieties, Jāņa 5. nodaļa 19. pāns. Vai šeit ir kāds Dieva bērns? Tas bija ātri, malači, slavu Dievam, dzirdi, ko es saku. Mēs visi esam Dieva bērni, amen, kas esam glābti, protams, amen. Tātad, lūk, skatieties, es teicu 19. pāns, ja? Tad Jēzus turpināja. Patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt. Ja tu esi Dieva bērns, tu esi Dieva dēls, tu esi Dieva meita. Amen. Dēls neko no sevis nevar darīt. Patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Jo ko tēvs dara, to arī dēls dara tieši tāpat. Jo tēvs mīl dēlu un tam rāda visu, ko pats dara, un viņš tam rādīs vēl lielākus darbus nekā šos, ka jūs brīnīsieties. Amen. Tātad viņš parāda divas lietas, Jēzus. Pirmkārt, viņš saka, es no sevis neko nevaru. Tālāk viņš saka, es dēls, neko nevaru izdarīt pats no sevis, jo atkal viņš saka šo domu, no sevis neko nevaru darīt. Ja vien es neredzu, kā mans tēvs to dara. Bet mans tēvs man rāda visu, ko darīt. Tāpēc sanāk, es varu visu, jo es daru tikai to, ko mans tēvs man liek darīt, un tāpat laikā viņš man rāda, kā to darīt, un man tikai tas ir jāizdara. Amen. Slavu tev Dievs. Tad mans mīļais draugs, mūsu uzdevums atdarinot Jēzu Kristu ir dzirdēt Dieva balsi. Dzirdēt Dieva balsi un darīt to, ko Dievs saka. Amen. Un tajā pašā laikā, lai gan tas ir pamats. Tas ir pamats. Vēl jau vairāks var pateikt, mūsu dzīve, kristiešu dzīve, ir pilnībā atkarīga no tā, vai mēs dzirdam Dieva balsi vai nedzirdam Dieva balsi.
Mūsu dzīve no tā ir pilnībā atkarīga. Jo kā gan tu pieņemsi pareizos lēmumus, ja tu nedzirdi Dieva balsi? Vai arī kā tu darīsi pareizās lietas, ja tu neredzi, kā viņas darīt? Un tomēr tik daudz es dzirdu šos vārdus. Cilvēki man nāk klāt un saka, es nedzirdu Dievu. Kā sadzirdēt Dieva balsi? Es nedzirdu Dievu. Un vienais draugs, tas ir pamats, un mums ir iespēja dzirdēt Dievu. Vēl jau vairāk, Dievs nepārtraukti mums. Mums tikai ir jāiemācās sadzirdēt viņu balsi. Un slavu Dievam šodien mēs runāsim par to, kā sadzirdēt Dievu balsi. Es vienkārši padomāju par to, ka mēs ļoti bieži dievkalpojumos runājam par pietiekami sarežģītām lietām. Par pietiekami sarežģītām lietām. Un tāpat laikā šeit ir pamata lieta, kā sadzirdēt Dievu. Un daudziem ir ar to problēmas. Tāpēc es gribu, lai mēs tiekam skaidrībā šiem jautājumiem vienreiz par visām reizēm. Amen. Gods un slavu. Kā sadzirdēt Dievu? Lai mēs saprastu, kā sadzirdēt Dievu, pirmā lieta, kas ir jāizdara, mums ir jāsaprot, kāda ir viņa balss. Amen? Tu nevari meklēt melnu kaķu tumšā istabā, ja sevišķi, ja kaķi vēl tur nav. Tāds izteiciens. Grūti viņu meklēt un atrast. Ja tu nezini, ko tu meklē, ja tu nezini, pēc kā skatīties, ko mēģināt saklausīt, ja tu pat nezini, kāds tas ir, kas tas ir ļoti grūti meklēt to, ko tu nepazīsti. Kāda ir Dieva balss? Pirmā ķēniņa grāmata. Un jau atkal, pirms es lasīšu pirmo ķēniņu, man ir jāsaka, ka Dieva balss, protams, var būt ļoti dažāda. Tas, ko es tagad nolasīšu, ir tikai viens no variantiem, bet šis ir, manuprāt, visizplatītākais variants, kurā mēs dzirdam Dieva balsi. Ja? Tāpat laikā Dieva balss, viņa var būt tāda, ka tad, kad tu viņu dzirdi, tu krīti pie zemes. Un viss trīc apkārt. Arī to mēs redzam Bībelē. Bet tie būs parasti reti izņēmuma gadījumi. Piemēram, kad Mūzes bija tūkstnesī, un viņš ievēroja to, ka deg krūms un nesadeg. Ja? Un viņš piegāja klāt tajā vietā un atskanēja balss. Mūzu novelc apaus, jo šī vieta ir svēta. Ja? Mums ir jāsaprot, kas to vietu padarīja svētu. Tā nebija svēta vieta, tas bija tūkstnesis. Tas bija tūkstnesis, kur dzīvnieki lodā cauri un dara visu, ko dzīvnieki dara. Tā bija parasta vieta. Bet tajā mirklī, kad Dieva godība nolaidās par šo vietu, Dieva godība šo vietu padarīja par svētu. Un atskanēja balss, novelc apaus, šī vieta ir svēta. Amen? Un Mūzes viņu dzirdēja. Bet atkal tas ir īpašs, unikāls gadījums. Šādi gadījumi ir pietiekami reti. Ja? Bet ikdienišķā situācija, kurā kā Dievs runā, kāda ir Dieva balss, ir aprakstīta pirmajā ķēniņa grāmatā. Pirmā ķēniņa grāmata, 19. nodaļa. Šī ir ļoti pazīstama raksturvieta. Slavu Tev, kungs, un mēs lasīsim no 11. panta. Labi, tie ir situācija tāda. Elija bija uzkāpis kalnā, viņš bija bēdzis, domāja, ka glābi savu dzīvību. Viņš sāk žēloties Dievu priekšā, viņš saka, es esmu palicis vienīgais visā pasaulē, kas tev sako un tā tālāk, tā īstenībā nebija taisnība, bet tā viņš domāja. Ja? Un tagad saka tādu lietu. Un viņš sacīja, Dievs saka, izej ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Bet šī vētrā viņš nebija. Bet šī vētrā nebija tas kungs. Tātad, lūk, ļoti bieži kad mēs redzam milzīgu spēku izpausmi, mums liekas, kur ir Dievs. Tas vēl nav Dievs. Tā ir tikai izpausme. Tā ir viena no izpausmēm, šis milzīgais spēks, viena no izpausmēm. Un tāpēc, bieži vien mēs skatāmies, kur ir, bet tas vēl nav Dievs. Tas vēl nav Dievs. Tālāk skatieties. Bet šī vētrā tas kungs nebija. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīce. Zemestrīce ir kaut kas, kas izmaina pamatus. Amen? Ja ir zemestrīce, tad pamati brūk. Tās pamata vērtības, kuras cilvēki ir uzbūvējuši, kad parādās zemestrīce, tad šīs pamata vērtības tiek
tiek sašķobītas. Dievs ir tas, kurš sašķoba cilvēku pamata vērtības. Bet arī vēl tas nav Dievs. Šeit ir teikts tālāk, tā ir kārtējā izpausme. Bet pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns, un mums ir rakstīts lēna balss. Pēc uguns lēna balss. Ja mēs paskatītos ebreju valodā, tad lēna balss nozīmētu klusa, mierīga, lēna, laipna balss vai arī klusa čuksti. Klusa čuksti. Tas būtu tas, ko mēs redzētu ebreju valodā. Redz, kas ir? Dievs, kad runā, viņš, jā, apkārt tur būtu daudz, kas notiek, bet viņš izmanto klusus čukstus. Viņš izmanto klusus čukstus. Kāpēc klusi čuksti? Redz, mans mīļais draugs, Dieva balss vienmēr, atskaitot tos izņēmumu gadījumus, ko es pieminēju, tā būs visklusākā balss no visām. Tā būs visklusākā, vismierīgākā balss. Tā būs balss, kura tev neuzspiedīs savu lēmumu. Tā būs balss, kura tev neuzspiedīs pareizo ceļu. Tā būs balss, kura tev neuzspiedīs tavu dziedināšanu. Tā būs balss, kura tev neuzspiedīs tavu mieru, prieku, mīlestību, svētību un dzīvību. Tā būs visklusākā balss no visām. Zini, kāpēc tā būs visklusākā balss? Jo tā ir balss, kura tev ir jāizvēlās. Un redz, kas ir? Dievs rīkojās savādāk, kā pasaule, kā vēlns, kā dēmoni. Viņš rīkojas pilnīgi savādāk. Redz, kas ir šajā pasaulē? Vai arī es teikšu savādāk, uzreiz ķersimies klāt pie dēmoniem. Dēmoni grib tev uzspiest savu gribu, tāpēc viņu balsis ir skaļas. Bet Dievs, viņš runā. Viņš runā, bet viņa balss ir klusa. Kāpēc? Viņš grib, lai tu izvēlies viņa balsi. Lai tu pieņem izvēli viņa balsi. Amen. Gods un slava. Viņa balss būs klusa. Tā ir pirmā lieta. Un ja tu gribi sadzirdēt viņa balsi, skaties, mans mīļais draugs, kas tev ir jāizdara? Tev ir jāklusina visas pārējās balsis savā dzīvē. Ja tu gribi viņu sadzirdēt, tev ir jāklusina visas pārējās balsis savā dzīvē. Slavu, kungs. Ziniet, es mācījos 1. klasē. Es šodien atcerējos šo gadījumu. Es mācījos 1. klasē, un mums bija tāda stunda kā modernās dejas. Ja? Un, ziniet, kā 1. klasē jau tur neko daudz, vismaz manā laikā nemācīja cilvēkiem. Bija sports, bija modernās dejas, bija vēl 2 stundas un uz mājām. Ja? Nu, lūk, un mums bija skolotājs, kurš, varbūt es kļūdos, man liekas, viņu sauc Gatis. Ja? Viņš bija ļoti interesants tipāšs. Un tur bija situācija tāda. Dejas notika aktu zālē. Un es atceros, kā reiz viena no šīm stundām. Nu kā, 1. klase, saprotiet paši, aktu zāles durvis atsprāksta vaļā, mēs visi kā mākonis iekšā aktu zālē, paslēpjas, skriešana, bļaušana, metam somas norādes, ko viss notiek kā normāliem bērniem. Ne? Un tā tas notiek pāris minūtes. Un tad šis skolotājs, un es atceros, es viņu redzēju, viņš sēdēja malā uz soli, kāja pārlicis vienu pāri otrai un skatījās uz mums. Un tad viņš mūs visus apklusināja un apsauca. Un viņš teica šādus vārdus. Pirms jūs ienācāt iekšā, es klausījos mūziku. Mēs mūziku nedzirdējām. Ja? Un mēs sākumā neizpratnē, un tad viņš pateica, ziniet, viņa skan vēl joprojām. Un tad mēs pilnīgi apklusām. Un tajā mirklī, kad mēs pilnīgi apklusām, mēs sadzirdējām ļoti, ļoti klusi, viņam bija blakus stāvēja radio, un ļoti klusi skanēja mūzika. Ļoti klusi, ja? Bet viņi skanēja, viņu varēja dzirdēt. Un viņš teica, pirms jūs ienācāt, es klausījos mūziku. Īstenībā šis gadījums man tagad, kad es skatos, ir noderējis. Jo es saprotu sakojošu lietu. Tad, kad apkārt ir troksnis, tu nedzirdi to, kas patiesībā skan. Šī mūzika skanēja. Neviens no mums viņu nedzirdēja. Bet redzi, kas ir? Tajā mirklī, kad ir apkārt trokšņi, kad ir apkārt skaļas balss, tu vairs nedzirdi
Tu vairs nedzirdi. Pat to, ko tu labprāt gribētu klausīties, tu vairs nedzirdi. Viņš nedzirdēja šo mūziku. Tas bija tas, ko viņš teica. Pirms jūs ienācāt, es klausījos. Viņš apzināti uzlika šo mūziku. Viņš gribēja, bet tagad es no cits rakurs pieiešu jautājumā. Viņš nevis dēļ viņa vainas, nevis viņš bija skaļš, bet viņš bija vidē nonācis, kurā apkārt ir trokšņi. Un neskatoties uz to, ka mēs nezinājām, kas skan mūzika, mēs negribējām dzirdēt mūziku, bet viņš gribēja. Viņš viņu bija apzināti ieslēdzis, un viņš viņu vairs nedzirdēja, tāpēc, ka vide apkārt viņu izmainījās. Mīļais draugs, ir situācijas, kurā tev ir vienkārši jāizmaina vide, kurā tu esi. Tu nevari dzirdēt Dievu. Pārāk daudz trokšņā apkārt. Amen. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka, lai mēs sadzirdētu Dievu balsi, mums ir jāklusina visas pārējās balsis mūsu dzīvē. Mums ir jāklusina visas pārējās balsis. Un kas tās ir par balsīm? Visskaļākā no visām ir miesas balss. Tā ir visskaļākā no visām balsīm. Viņi parasti uzsāk savu sarunu, vai jāsaka drīzāk monologu ar es gribu. Ja? Tā ir miesas balss. Viņi runā visskaļāk par visu. Miesas balss ir tā, kas aizved prom no Dieva gribas tavā dzīvē. Miesas balss ir tā, kas aizved prom no Dieva balss dzirdēšanas tavā dzīvē. Jo tas, ko saka Dievs, pirmajā acu mirklī nešķiet tāds, kas sakrīt ar to, ko grib miesa. Pirmajā acu mirklī. Tāpēc tā ir pat pirmā balss, miesas balss. Par to mēs parunāsim sīkāk. Nākamā lieta ir pieredzes balss. Tā arī ir ļoti skaļa balss. Pieredzes balss. Mūsu pieredze. Tās lietas, ko mēs zinām, jo mēs zinām. Mēs esam pieredzējuši. Un tāpēc tava pieredze ir viens no ļaunākajiem ienaidniekiem, ja tu gribi dzirdēt Dieva balsi. Jo Dieva balss runās pilnīgi pret tavu pieredzi. Vēl jau vairāk es tev gribu pateikt, ja tu gribi sekot Dievam, ļoti reti, kad tu varēsi paļauties uz savu pieredzi. Jā, ir situācijas, kurās tu vari paļauties uz pieredzi. Bet pats vienais draugs, īstenībā katra situācija ir unikāla un pieprasa jaunu ticību. Katra situācija pieprasa dzīvi ticībām tevis. Tāpēc, ka manā dzīvē ir bijušas situācijas, kurās milzīgas lietas notiek Dieva vārdā. Un tad ir bijušas situācijas, kurās es pēkšņi saprotu, ka man nav pārliecības, man nav ticības šajā jautājumā. Un es atkāpjos, un es eju cauri kaut kādām lietām, kuras citā situācijā es nekad nebūtu darījis. Bet tagad es atkāpjos un es daru, jo šajā mirklī man nepietiek ar vakardienas ticību. Man būtu vajadzīga šīs dienas ticība. Bet šodien man viņas nav. Ir tādi momenti bijuši manā dzīvē. Es domāju, ka mums katram ir bijuši mirkļi, kurā mēs varbūt vakar mēs spējām to izdarīt, šodien mums tas nestrādā. Kāpēc? Redz, kas ir? Tu nevari paļauties uz savu pieredzi. Pat Dieva lietās. Bet šajā gadījumā, kad es runāju par pieredzes balsi, es runāju par balsi, kura runā pretī Dieva vārdam. Tā ir balss, kura tev saka, cik daudz cilvēkus tu zini, kuri ir dziedinājušies no šīs lietas. Cik daudz cilvēku, un tad vēl pieredzes balss tev saka šādu lietu. Pieredzes balss tev saka, nu jā, bet tas cilvēks stāvēja ticībā. Un paskaties, kas viņam notika. Vovo. Mans vienais draugs, vai tu balstīsi savu dzīvi un savu ticību uz citu cilvēku pieredzes, kurus tu nezini un nepazīsti, un tu nezini, ko viņi tic un kam viņi tic? Vai tu balstīsi savu ticību uz to? Vai tu balstīsi savu ticību uz dzīvā Dieva vārdu? Uz kā tu balstīsi savu ticību? Redz, kas ir mans vienais draugs? Tā ir ļoti ļauna balss, pieredzes balss. Vai arī vēl ir ļoti ļauna balss, kas ir savi personīgie pieņēmumi, savi uzskati, savs viedoklis. Es to nosaukšu par sava viedokļa balss. Sava viedokļa balss. Man ir mans viedoklis šajā jautājumā. Kur tu viņu esi ņēmis? Kur tu viņu esi ņēmis? Kā tev var būt savs viedoklis? Vai nu tas ir Dieva vārds, vai tas nesakrīt ar Dieva vārdu? Ja tas nesakrīt ar Dieva vārdu, no kurienes tev ir tavs viedoklis? Padomājiet par šīm lietām. Padomājiet. Ja tev Dievs dod gudrību, tad tava gudrība sakritīs ar viņu vārdu. Amen. Slavu tev, kungs. Tāpēc mums ir jāklusina miesa, pieredze un pieņēmumi.
Tas ir jāklusina. Ziniet, es jums izstāstīšu situāciju. Mēs spēlējām pludmales volejbolu. Un pirms kādiem 2 gadiem tas bija. Un vienkārši, smiltis kā jau, ja? Un es krītot pamežģīju potīti. Un man ir bijusi situācija, es pāris reizes dzīvē izmežģījis potīti. Tieši tas, ko tu teici, ja? Tu zini, ka kad tu esi izmežģījis potīti, tu zini, kā tas ir. Ja? Un jā, es nokritu zemē, saķēru kāju, un pirmā balss ir kura? Miesas balss. Sāpes. Tu reāli jūti sāpes, tā ir miesas balss. Miesa ne tikai tev ar tevi runā, miesa tev liek izjust reāli problēmu. Es jūtu asas sāpes kājām. Un momentāli sāk runāt pieredzes balss. Un pieredzes balss saka, pagājušo reizi, kad tev tā bija, tu vairākus mēnešus staigāji, man bija ģipsis, man bija, tu vairākus mēnešus, tu nevarēji pēc tam slēpot, tu neko nevarēji darīt ilgstoši. Es ilgstoši nevarēju neko darīt, es toreiz nebiju glābts. Tā bija pieredzes balss, kas to momentāli saka. Ja? Un tagad ir jautājums, kam tu klausies? Bet zini ko, tad bija maza, klusa, mierīga balss. Visklusākā no visām, kuras sacīja šos vārdus. Mans mīļais dēls, ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts. Ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts. Šajā situācijā miesa bļauj un sāp, pieredzi saka savu, ja? Varbūt kādam, kuram ir pieņēmumi un viedokļi tajā mirklī, par to, vai dziedināšana ir priekš manis vai nav priekš manis tagad. Bet Dieva vārds saka, ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts. Es dzirdēju, kā man nesen pateica, ka šis pāns ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts, ar viņu brūcēm tu esi dziedināts. Reizēm tiek tik bieži teikts, ka liekas, ka viņš ir pazaudējis savu nozīmi. Jo reizēm mēs, it sevišķi, vasaras svētku draudzes atmosfērā, teiksim tā, ja, mēs reizēm lietojam šos izteicienus kā šablonus, burtiski. Un reizēm cilvēki tikai ar Jēzus brūcēm, un īsti nesaprot, kas ar Jēzus brūcēm, kur ar Jēzus brūcēm un kad ar Jēzus brūcēm. Ja? Bet es gribu pateikt, mums, lai cik reizes mēs esam dzirdējuši Dievu vārdu, mēs nedrīkstam ļaut šim vārdam zaudēt svaru savā dzīvē. Amen. Patiesi to esmu dzirdējis miljonus reižu, kā cilvēki saka vai pats teica, ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts, un punkts. Ar Jēzus brūcēm. Un tā bija visklusākā no visām balsīm, ko es zinu. Un saprotiet, es biju piedzīvojis kādu noteikti. Ne jau tā bija pirmā reize, kad es sastaptos ar dziedināšanu vai ar problēmu. Bet es pieņēmu lēmumu. Es pateicu, man ir vienalga, ko es jūtu. Man ir vienalga, kāda ir mana pieredze. Dieva vārds saka. Un tāpēc es vienkārši pateicu, es esmu dziedināts. Un es pielecu kājās. Un man vairs nebija sāpju vispār. Un tad vēl pusstundu apmēram vēlns nāca klāt un teica, nu labi, tev sanāk, bet nespēlē vairāk. Labāk noej malā, labāk nejoko. Tā ir jau baiļu balss. Mums ir jāatpazīst balsis. Dieva vārds saka, es esmu dziedināts. Ja es esmu dziedināts, es esmu vesels. Ja es esmu vesels, vai es domāšu par to, kas var notikt, ja tu esi vesels? Vai tu šobrīd ja tu esi pilnīgi vesels šobrīd, vai tu domā par to, ka, zini ko, labāk nevajadzētu iet ārā. Tāpēc, ka, ja tu iesi ārā, un ja gadījumā tev būtu gripa, ja, tad tev būtu smagi būt ārā. Ja tev šobrīd nav gripas, tu par to nedomā. Amen. Tāpēc, ja tu esi dziedināts, tad dari. Dari tādā gadījumā. Dari, rīkojies kā vesels. Un sāpju nav. Amen. Bet tev ir jāizvēlās sadzirdēt visklusākā balss. Tev ir jāizbāž mute visām klusajām balsīm. Visām pārējām skaļajām balsīm, bet tev ir jāizbāž mute. Viņas pašas neatklusīs. Pašas no sevis neatklusīs. Labi, kā sadzirdēt Dievu balsi? Tagad mēs izskatījām, kāda ir parasta Dieva balss. Kā reāli sadzirdēt Dieva balss? Gods un slava kungs. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa. Es parādīšu divas lietas, kuras, manuprāt, ir svarīgākās lietas, lai sadzirdētu Dieva balsi. Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa.
27. pāns. Manas avis dzird manu balsi. Manas avis dzird manu balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Šeit arī apstāsimies. Manas avis dzird manu balsi. Slāpum Dievs. Redzi, avis vai aitas ir tās, kas dzird Dieva balsi. Jēzus Kristus saka, es esmu avju gans, amen. Manas avis dzird manu balsi, un viņas man seko. Šī ir vieta, kurai mēs bieži vien varētu pārspēt ļoti ātri pārlasot. Nu labi, manas avis dzird manu balsi, nu kas? Bet es tev gribu uzdot jautājumu, vai tu esi avs? Vai tu esi avs? Redzi, kas ir, tad, kad Jēzus izmantoja šos piemērus, viņš nepaņēma pirmo dzīvnieku, kas viņam ienāca prātā. Viņš nepaņēma pirmo dzīvnieku. Bībelē ir teikts, ka Dievs atdalīs avis no āžiem. Tie nav vienkārši paņemti dzīvnieki, tāpēc, ka Dievam ienāca, tie bija pirmie, kas viņam ienāca prātā. Tā nav. Tur ir ļoti dziļa jēga apakšā. Avis ir vienīgais dzīvnieks, viens no retajiem, ja ne vienīgais, kurš pilnīgi savādākā veidā tiek ganīts nekā vispārējie dzīvnieki. Piemēram, āži. Ja? Āzes ir jādzen ar stību no aizmuguras. Kamēr aitu gans iziet savām aitām priekšā un uzrunā viņas ar balsi. Viņas pazīst sava gana balsi un viņas seko viņām. Aitas ir tās, kuras seko. Redz, mans mīļais draugs, ja tu gribi dzirdēt, pirmā lieta, ja tu gribi dzirdēt Dieva balsi, tev ir jākļūst par aitu, respektīvi, tev ir jāsako Dievam. Tev ir jāsako viņa balsi. Aitas un āži, Dievs atdalīs aitas un āžiem. Tie ir it kā līdzīgi kaut kur dzīvnieki. Nu tā, uz aci. Bet patiesībā pilnīgi pretēji. Aitas ir paklausīgas. Aitas ir tādas, kas mīl turēties kopā, nevis būt atsevišķi pa vienai. Mēs esam draudzi, mēs mīlam turēties kopā. Amen? Mums ir jāturās kopā. Aitas turās kopā. Savukārt āzis pēc savas dabas ir diezgan stūrgalvīgs. Viņam ir sava viedokļa, varētu teikt tā. Viņam ir sava viedokļa. Un, ziniet, mēs šeit pazīstam, mēs lielākā daļa no mums, mēs zinām krievu valodu. Piemēram, latviski, aita un āzis. Ja? Labi, viss kārtībā. Bet man liekas, ka krievu valodā tas daudz labāk izsaka domu. Bet krieviski āzis ir kaizjo. Un, ja tu esi kaizjov, saprot man pareizi, tad tajā mirklī tu nedzirdi Dieva balsi. Un tāpēc es tev gribu pateikt, neesi āzis. Neesi āzis. Seko Dievam. Tev ir jāgrib sekot Dievam. Tā ir pirmā lieta, lai dzirdētu viņa balsi. Tev ir jābūt sirdī vēlmei viņam sekot. Priekš kam tu dzirdi viņa balsi? Kāpēc tev vajag dzirdēt viņa balsi? Kāpēc tu gribi dzirdēt viņa balsi? Tev ir jāsako viņam. Ja tavā sirdī būs nodoms, Dievs, es tev gribu sekot. Dievs, es gribu, man vajag tavu vārdu, jo man ir jāzina, kur ir jāiet. Tad Dievam priekš tevis ir vārds. Amen. Dievam ir vārds priekš tevis. Bet ja tev nav nolūka dzirdēt Dievu, ja tev nav vēlmes dzirdēt, ja tev nav vēlmes sekot Dievam, tu nevarēsi sadzirdēt viņa balsi. Zini, kāpēc? Jo viņa balsi patiesībā priekš tevis nebūs vērtības. Tavā izpratnē nebūs pietiekami liela vērtība Dieva balsī. Jo, ja tas ir kaut kas tāds, ko tu dzirdi labi, nedzirdi tāpat dari pa savām, viņa nav pietiekami vērtīga priekš tevis, lai tu apklusinātu pārējās balsis. Redzi, tavā dzīvē ir jābūt kaut kam tik vērtīgam, pēc kā tu dzenies, lai tu būtu gatavs apklusināt miesas balsi, pieredzes balsi un savus pieņēmumus, atteikties no saviem pieņēmumiem. Tev ir jābūt gatavam to izdarīt. Ir jābūt kaut kam vērtīgam, lai tu no tā atteiktos. Jo tas nav viegli pirmajā mirklī. Bet, mans mīļais draugs, ja tu zināsi, kādi ir tie dārgumi, kas tev ir paredzēti, cik vērtīgi ir šī balss, šī Dieva balss, ja tu to zināsi, ja tu pieņemsi lēmumu, Dievs, es tev sekošu, tad manas avis dzird manu balsi. Manas avis dzird manu balsi.
Tepat 10. nodaļā Jēzus saka šo pašu domu. Viņš saka 3. pantā. Durvis sargs viņam atver un avis klausa viņa balsī. Un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. 4. pants. Kad viņš visas savas avis ir izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Avis viņam seko, jo tās pazīst. Viņš iet pa priekšu, bet avis pazīst viņa balsi. Redz, mans mīļais draugs, lai tu sekotu Dievam, tev ir jāiepazīst viņa balsi. Bet, lai iepazītu viņa balsi, kā tu vari iepazīt viņa balsi? Tev viņa ir regulāri jādzird. Lai kaut ko iepazītu, tev ir jāpierod pie tā. Tev ir jādzird šī balss. Manas avis pazīst manu balsi, jo manas avis man seko, viņas konstanti dzird manu balsi. Zini, mans mīļais draugs, es gribu tūlīt pat pateikt, viena no lielākajiem vēlna meliem ir tāda, ka Dieva balss ir paredzēta priekš tā, lai tu viņu laiku pa laikam dzirdētu. Padomājiet, ko es Dievu kā pateicu. Ir cilvēki, kas saka, ja es dzirdētu Dieva balsi laiku pa laikam, es būtu laimīgs, man ar to pietiek. Nu, es taču dzirdu Dievu. Nu, Dievs ar mani runā 3 reizes nedēļā parasti. Ja? Zini ko? Dieva balss nav domāta atsevišķiem mirkļiem. Dievs ar tevi runā vienmēr. Viņam tev ir ko pateikt vienmēr. Tāpēc, ka tu taču dzīvo, vai ne? Un tev ir vajadzīga vadība. Ja tu esi austs, tu seko, un ja tu nedzirdi, tu nezini, kur iet. Tāpēc Dieva balss ir paredzēta ikdienai, katru mirkli, katru sekundi. Un ja tev viņu nedzirdi katru sekundi, tad tu zini, ka tev ir kaut kas pietrūkst tavā dzīvē. Ja tu nedzirdi Dieva balsi katru mirkli, nesamierinies ar to, dzenies pēc tā, lai tu dzirdētu viņa balsi. Lūdz Dievam, ko Dievs, es gribu tev sekot. Lūdz šīs lietas. Paskaties, kur ir lietas, kurās tu nesako viņam. Zini, mans mīļais draugs, ja tu nedzirdi Dieva balsi, ja tu domā, ka tu nedzirdi, tu viņu nespēji saklausīt, viens no iemesliem var būt tāds, ka tev Dievs ir sen pateicis kaut ko izdarīt. Vairāk kārt, nevis vienreiz. Tik daudz, ka tu skaidri zini, kas tev jādara, bet tu to neesi darījis. Tas arī var būt viens no iemesliem, kāpēc tu nesaklausi viņa balsi. Bet lūdzu, tu vari Dievam teikt, Dievs, pat ja tu nezini, kas tā ir pa lietu, tu vari teikt, Dievs, ja es kaut ko neesmu darījis, parādi man, pasaka man, dod man spēku Tev sekot, es iešu, es darīšu. Amen. Gods un slāvta, kungs. Gods un slāvta, kungs. Tev ir regulāri jādzird viņa balss. Tad 2 lietas. Pirmā lieta, tev ir jāgrib sekot Dievam. Otrā lieta, tev ir jābūt gatavam mainīties. Tas ir tas, par ko mēs runāsim tālāk. Tev ir jābūt gatavam mainīties, lai dzirdētu Dieva balsi. Slavta. Nepietiek ar to, ka tu vienkārši gribi dzirdēt Dieva balsi. Es tev varu uzdot šo jautājumu. Priekš kam tu viņu gribi dzirdēt? Priekš kam? Vai tu vienkārši gribi šo apziņu, es dzirdu Dievu? Vai tu vienkārši gribi to, ka nu, jā, tev ir miers, jo tu zini, ka es dzirdu Dievu, tātad manā dzīvē viss ir kārtībā? Vai tu gribi dzirdēt Dievu, lai zinātu, kā būtu pareizāk rīkoties? Nē. Tev ir jāgrib un jābūt gatavam mainīties. Tad, kad tu dzirdi Dievu vārdu, tev ir jārīkojās saskaņā ar Dievu vārdu. Ja tu dzirdi Dievu balsi, tev ir jādara tas, ko Dievu balsi tev saka. Amen. Tāpēc tev ir jābūt gatavam mainīties. Tā ir otrā lieta. Vai tu gribi un esi gatavs mainīties saskaņā ar viņu gribu, saskaņā ar viņu vārdu? Redziet, mums katram ir zināmas lietas mūsu dabā, kuras mums būtu jāizmaina. Amen? Katram no mums. Mums ir, redz, kas ir, pirms mēs piedzimām no jauna, mums bija tas, ko Bībele sauc par mūsu veco dabu. Mūsu vecā daba. Un tā ir lieta, kas ir jāizmaina. Katram no mums. Viens varbūt ir piedzimis ģimenē, kurā ir, piemēram, neviens viņam nav pievēršas uzmanību, varbūt. Nu, viņš nav jūties pārāk vērtīgs. Varbūt viņam ir daudz brāļu un māsas bijuši, ja? Vai arī varbūt nevajag daudz brāļu, varbūt viņš nav gribēts bērns bijis. Un viņš jūtās nevērtīgs. Viņš jūtās nevērtīgs. Un pat tad, kad viņš ir pieaudzis, viņam zināmā mērā iet līdzi šī mazvērtība. Tev ir jāmainās. Tev ir jāmainās.
Tev ir jāizmaina tas, kā tu pats sevi redzi. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tas, kā tevi ir redzējuši tavu vecāki, tam nav nozīmes. Tāpēc, ka tev ir debesu tēvs. Un tavs debesu tēvs, viņš izdzēš visu tavu pagātni. Un viņš tev pasaka, es gribu, lai tu redzi, kā es domāju par tevi. Es gribu, lai tu redzi, kā es jūtos, kad es skatos uz tevi. Un tu man sagādā prieku. Es mīlu tevi. Saproti, tās ir tās lietas. Mums katram ir kaut kādas lietas, kuras nāk līdzi. Un tāpēc, piemēram, ja cilvēks ir bijis no šādas ģimenes, un viņš nav atjaunojis savu domāšanu, citiem vārdiem sakot, nav pilnībā pieņēmis, ko Dievs par viņu saka, tad viņam ir zināmas grūtības kristīgajā dzīvē, kristieša dzīvē. Viņš nav pietiekami drošs. Jo, ja tu nejūties, ja tu ir mazvērtība, tad tu nejūties pietiekami drošs. Bet Dieva valstībā tev ir jābūt drošam. Nāciet droši pie mana žēlstības troņām, ne? Tas nozīmē, tu vari nākt droši tikai tad, kad tu zini, kas tu esi. Es nāku droši, jo es zinu, kas es esmu. Es esmu Tēva dēls, un viņš man ir pats aicinājis. Un es tagad netērēju viņa dārgo laiku, kad es nāku ar savu lūkšanu. Es tagad neatrauju viņu no svarīgām lietām. Es nāku, un viņš gaida, kad es nākšu. Vēl pirms man ienāca prātā nākt pie viņa, viņš mani gaidīja. Viņš nevarēja sagaidīt, kad beidzot es veltīšu viņam laiku. Halleluja, tas ir mans debesu tēvs, es to zinu. Un tāpēc man nav bail pie viņa nākt. Man nav bail pie viņa nākt ar sīkumu. Man nav jāgaida, kad kaut kas liels notiks. Un tad es nākšu un teikšu, Dievs, redz kāda situācija, es pats centos. Nu vairs es esmu visu salaidis grīstē, tagad man vajag tavu palīdzību. Nē, es nāku ar vissīkāko lietu pie viņa. Ar vissīkāko lietu. Zini, kāpēc? Ja man gribās, lai laiks būtu nedaudz siltāks, es arī par to runāju. Jā, ja man gribās, lai ir siltāks, es runāju par visu, par katru sīkumu, par katru niansi. Ja man gribās, lai ēdienā būtu vairāk sāls, es viņam to saku. Un es nejokoju. Zini, kāpēc? Jo vissīkākajās lietās es esmu pārliecināts par to, ka viņš man gaida. Viņam interesē mans viedoklis. Viņš grib zināt, kā es jūtos. Un ja mans viedoklis nesakrīt ar viņu gribu, viņš grib mani pamācīt. Viņš grib mani ievest pareizajā vietā. Un es viņam savukārt uzticos, jo viņš ir mans tēvs, un viņš man mīl, un viss, kas no viņa nāk, ir labs. Amen. Gods un slavu tev, kungs. Bet mums ir jābūt gataviem mainīties. Un es jums izstāstīšu piemēru par sevi. Tad, kad es tikko kā pieņēmu Jēzu Kristu, tad es teicu, mums ir vecā daba. Paldies Dievam, es esmu ļoti mīlēts vienmēr bijis. Man nav bijusi šāda problēma. Bet man ir viena cita lieta bijusi. Redziet, man ir daļa ģimenes, kas ir no latviešu puses, un otra daļa ir no armēņu puses. Es esmu daļēji armēņas. Nevis pusi uz pusi, mazāk man ir no armēņu, bet esmu daļēji armēņas. Un redziet, kas ir? Mūsu vecā pasaulīgā daba, ja, kā es teicu, viņi nāk līdzi. Tad lūk, es jums kaut ko pastāstīšu par armēņiem. Armēņi ir droši vien viena no, ja ne viss, kā tu pareizi pasaka, lielīgākā tauta, kāda var būt. Viņi ir lielīgi, viņi ir iedomīgi, augstprātīgi un ļoti slinki. Ļoti slinki. Saprotiet? Un kā jūs saprotat, tad, protams, visas šīs labās īpašības man piemīt. Ja? Un es zinu, man bija viens papa draugs bija, un viņš stāstīja, ka viņam armijā bija 2 armēņi, kopā ar viņu, padomju laiku, attiecīgi. Un viņš saka, es dzīvē nebiju redzējis tādus cilvēkus. Viņš saka, kā viņiem bija brīvs laiks, pirmais, ko viņi dara, viņi ir uz muguras gultā, kājas krustā un viss. Un tā viņi varētu visu savu dzīvi, laikam, pavadīt, vienkārši guļot. Ja? Visi slinkākie cilvēki. Bet es biju iedomājies, armēņu dabu, ja, kā es saku, es biju iedomājies, ka es esmu pārgudrs. Es biju domājis, ka nav neviena gudrāka cilvēka. Un attiecīgi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka man vienmēr ir taisnība. Un ja kāds man nepiekrīt, tas ir muļķis. Ja? Vispār pati doma, ka kāds varētu man nepiekrist, manās acīs bija ķecerība. Pati doma jau vienkārši. Ja? Es speciāli sakāpinu, lai jūs saprastu to stāvokli. Arī sakot, man cilvēki teica, ka ar mani nav iespējams īsti runāt, tāpēc, ka kamēr man piekrīt, viss ir labi. Bet man vienmēr būs pēdējais vārds. Bija tā mamma. Man vienmēr bija pēdējais vārds jābūt. Man vienmēr bija taisnība. Es biju pats gudrākais. Ja? Un zini, kas ir? Es pieņēmu Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju.
Es viņam atdevu savu dzīvību. Un burtiski pats sākums manai kristīgajai dzīvei. Un Dievs man uzrunāja. Un viņš man teica, Alma, tu taču domā, ka tu esi gudrs, vai ne? Nu, protams, vai tad kāds jautājums paceļās? Skaidrs, es domāju, ka es esmu gudrs. Tajā laikā. Un viņš man saka tā lieta. Dievs saka, zini? Viņš saka, es gribu, lai tu izlasi Salamana pamācības. 1. nodaļa, 5. pāns, atvēr to vaļā tagad. Nu, labi. Redziet, kas ir? Tajā laikā es jau to nezināju. Tagad es ļoti labi zinu, ja Dievs kaut ko tādu paprasa, ir jāsāk ļoti nopietni domāt. Toreiz vēl es to nezināju. Ja? Un es varu vaļā Salamana pamācības. Un es domāju, nu kas tad tur tagad būs? Un es lasu 1. nodaļa, 5. pāns, kas ir gudrs? Un es domāju, Dievs ir ieraudzījis. Slavu Dievam! Un tad es domāju, labi, izlasīšu vēlreiz un izlasīšu tā kārtīgi no sākuma vēlreiz izlasīšu. Kas ir gudrs un zinīgs? Tas klausās un labojās. Klausās un labojās? Tas nav par mani. Tas nav par mani. Tāpēc, ka es nekad neklausījos, ko man kāds saka. Es nekad nelabojos. Nekad. Tas nebija iespējams. Ja? Un tagad Dievs saka, tu taču domā, ka tas gudrs, vai ne? Bet paskaties, ko es saku par gudriem. Un Dievs saka par gudriem, kas ir gudrs un zinīgs. Tas klausās un labojās. Un kas ir prātīgs, tas ļaujās sev ko sacīt. Tas nebija par mani. Tas nebija par mani. Un ziniet, ko, mīļie draugi? Es dzirdēju Dieva balsi. Man Dievs pateica konkrēti. Tu domā, ka tu esi gudrs? Attaisi Salamana pamācības 1. nodaļa 5. pāntu. Es dzirdēju Dieva balsi. Kas no tā, ka es viņu dzirdēju? Kas no tā? Vai tas izmainīja manu dzīvi? Nekādā ziņā neizmainīja. Tad, kad es izlasīju šo raksturiet, kas ir gudrs un zinīgs, un kas klausās, tas klausās un labojās, un kas ir prātīgs, tas ļaujās sev ko sacīt. Kad es to izlasīju, tu domā, ka tas uzreiz izmainīja manu dzīvi? Man bija jāpieņem lēmums. Dievs, vai es tev uzticēšos pietiekami, lai mainītos? Un zini, kas ir? Es sapratu, es neesmu gudrs. Šis bija mirklis pirmo reizi manā mūžā, kad es sapratu, es neesmu gudrs. Es sapratu, es esmu pilnīgi pretstats no tā, ko Dievs sauc par gudru. Jo es esmu iedomīgs, es esmu pārgudrs, es esmu augstprātīgs, es esmu lielīgs, un es nevienam neļauju sev ko sacīt. Un es neesmu gudrs. Un Dievs man to pateica, nevis tāpēc, lai mani pazemotu. Viņš no man pateica, zini kāpēc? Lai es izmainītos. Kad Dievs tev saka lietas, viņš tev nesaka tāpēc, lai tevi aizvainotu. Viņš tā saka tāpēc, lai tu izmainītos. Un ziniet ko? Šodien man vēl joprojām nav vienmēr viegli klausīties, kad man nevienmēr ir viegli, kā šeit ir teikts, klausīties un laboties. Man nevienmēr ir viegli ļaut sev ko sacīt. Bet ziniet ko? Man arī nav grūti vairāk. Un īstenībā, varbūt šobrīd man ir vajadzīgs nedaudz laiks, es dzirdu, un tad man varbūt ir vēl pāris reizes jādzird. Bet tad es izvēlos laboties. Es izvēlos mainīties. Šeit ir teikts, kas ir gudrs, tas klausās un labojās. Divas lietas. Klausās un labojās. Klausās un labojās. Redzi, kad Dieva vārds man pateica ļoti maigā veidā, tu neesi gudrs. Tad man bija pirmkārt jāsadzird, un tad man bija otrā daļa, man bija jālabojās šajā ziņā. Mans mīļais draugs, ja tu tiešām ar visu savu sirdi gribi dzirdēt Dieva balsi, tev ir jābūt gatavam laboties, vai tas arī ir mainīties. Tev ir jāsaprot, ka tavā dzīvē ir lietas, kuras neatbilst Dieva valstības standartiem. Ka tavā dzīvē ir kaut kādas lietas, kuras tev neļauj baudīt to mieru, to svētību, to prieku, to šķīstību, to tīrību, to mīlestību, to iepriecu, kas Dievam ir priekš tevis paredzēta. Ir tādas lietas. Un Dievs, kad viņš ar tevi runā, tad saprot, kas ir. Jā, Dievs tev teiks šos vārdus, es tevi mīlu, ja tev vajadzēs, ja tev vajadzēs iedrošināt tavā dzīvē. Bet būs lietas, kuras Dievs tev sacīs, kuras tu negribēsi dzirdēt. Būs lietas,
Es negribēju dzirdēt, ka man ir jāmainās. Zini, ko nav patīkami, ja tu domā, ka tu esi gudrs un tev pasaka, ka tu neesi. Nav patīkami. Bet, ja tu gribi būt gudrs, tad rekur Dievs viņš man vienkārši nepateica, zini, ko tu neesi gudrs un faktiski neko nevar darīt. Viņš man parādīja, kā var kļūt par gudru cilvēku. Viņš man pateica, kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojās. Pirmā daļa no manis sāc klausīties. Zini, ko? Es tev pateikšu, ir atšķirība starp to, ka tu klausies, ko saka Dievs, un starp to, ko saka cilvēki. Ja ar tevi runā Dievs, tev ir jāklausa visu, ko viņš tev saka. Ja ar tevi runā cilvēki, tev ir viņi jāuzklausa sākumā. Ja tu redzi, ka saruna ir ieņēmusi gultni, kura nesakrīt ar Dievu vārdu, tev nav viņa jāuzklausa. Bet ja tu redzi, ka šī saruna, principā, pat ja tev viņa nepatīk, ja tev kāds izrāda, ja tev kāds kaut ko aizrāda, zini ko, tu šo lietu neizdarīji pietiekami labi, un varbūt tev negribās klausīties. Īstenībā tā būs vislielākā svētība, ja tu uzklausīsi šo cilvēku. Zini, kāpēc? Jo tu varēsi laboties, tu varēsi kļūt labāks. Īstenībā tajā mirklī, kad nevis tad, kad tevi apsūdz kāds tu slikts un tu ne to māki un šito tu dari nepareizi. Nē, bet kad tev cilvēks, kurš tevi mīl, izrāda aizrādījumu. Kāpēc viņš to dara? Lai tevi paceltu. Amen? Vecāki saviem bērniem, kad viņi skatās, viņi saka, zini ko, tu šeit nerīkojies pareizi. Vai viņš grib pazemot savu bērnu? Nē, viņš grib, lai viņam dzīvē labi iet, vai ne? Viņš grib, lai viņam labi klātos. Tāpat ir ar Dievu, ar mūsu debesu tēvu, ar Dievu. Dievs skatās uz mums, un viņš saka, mums mīļais draugs, tu nepareizi šeit rīkojies, tu nepareizi šeit domā. Ar tavu domāšanu tu nekad netiksi tālāk. Slāva Dievs tev dzird. Ziniet, ko Dievs pateica? Ja tu turpināsi domāt tā, kā tu domā, un neizmainīsi savu domāšanu, tu nekad netiksi tālāk par vietu, kurā tu esi šobrīd. Ja tu nekad neizmainīsi, ja tu steigsi, bet es tā saprotu Dievu vārdu, jā, te ir rakstīts, bet es domāju, tu nekad, kamēr tu turpinās tā domāt, netiksi tālāk par situāciju, kurā tu esi šodien. Tu nekad neieraudzīsi savu dziedināšanu, tu nekad neieraudzīsi savu labklājību, tu nekad neieraudzīsi savu nozīmi, kāpēc Dievs tevi ir aicinājis uz ko, tu nekad neieraudzīsi savu kalpošanu, nekad. Ja tu neizmainīsi savu domāšanu. Ziniet, Bībelē tā rakstīts. Romiešiem 12. Netopiet līdzīgi šai pasaulē, bet atjaunojieties savā domāšanā, lai jūs pareizi izprastu to, kāda ir Dieva griba, to, kas ir labs, patīkams un pilnīgs attiecībā uz tevi. Tad lūk, ko es tev gribu pateikt, slāva tev Dievs. Jā, Bībele saka, netopi līdzīgs pasaulē, bet zini, ko es tev gribu pateikt? Netopi līdzīgs reliģijai. Oho. Netopi līdzīgs reliģijai. Redzi, kad es saku reliģija, es šobrīd nesaku, labi, es to pateikšu šādi. Kad es saku reliģija, es domāju, ka ir kristiešu starpā izveidojušies cietokšņi. Domāšanas veids izveidojies, kurā varbūt pat mēs pareizi šķietami runājam saskaņā ar Dievu vārdu, bet tas nav mūsu sirdī. Un tad, lūk, es tev gribu teikt, nekļūsti līdzīgs kristiešiem, kuri nedzīvo pēc Dieva vārda. Nekļūsti līdzīgs brālim, kurš gan saucās par brāli, un ir brālis. Ir brālis. Es nesaku, ka nav. Ir. Un debesīs viņš nonāks. Slavu Dievam, un es par to priecājos. Bet nekļūsti līdzīgs brālim, kuram ir savi viedokļi par visu, savi uzskati un savu rīcību. Nekļūsti viņam līdzīgs, bet atjaunojies domāšanā pēc Dieva vārda. Amen? Redzi, kas ir? Mēs pārāk bieži skatāmies viens uz otru. Tāpēc, ka es zinu, ka tu esi 40 gadus kristietis. Tāpēc, ka es zinu, ka tu esi 5 gadus kristietis. Tāpēc, ka es zinu, ka tu esi dabūjis dziedināšanu. Tāpēc, ka es zinu, ka caur tevi cilvēks ir dziedinājies tur vienalga no kā. Mēs redzam viens otru un mēs skatāmies viens uz otru un mēs pieņemam domāšanas veidu, kurš ir draudzē. Viņš nevienmēr ir pareizs. Nevienmēr pareizs. Viens vienais draugs, lūk, šeit ir vienīgais pareizais domāšanas. Nav cik. Amen. Šeit ir vienīgais pareizais domāšanas veids. Un es gribu teikt, nekļūsim līdzīgi viens otram, kļūsim līdzīgi Kristum. Amen. Amen. Bet zini, kas ir? Ja tu redzi kāda kristieša dzīvē, Dieva spēku,
Ja tu redzi kādu kristiešu dzīvē, Dievu vadību un rezultātus, vai arī citiem vārdiem sakot, augļus, ja tu redzi augļus, tad tu vari skatīties uz viņa dzīvi. Un tu vari mācīties no viņa. Pāvils pateica šādus vārdus. Sekojiet man. Kā tu vari teikt? Sekojiet man. Bet Pāvils teica, sekojiet Kristum būtu jāsaka. Bet Pāvils tomēr teica, sekojiet man. Un tad bija piebilda, kā es Kristum. Tajā ziņā, kur jūs redzat, ka es sekoju Kristum, un man ir rezultāti, jūs varat sekot arī man. Bet tur, kur es nesekoju Kristum, sekojiet Kristum. Sekojiet Kristum. Redzi, reizē mums ir vieglāk skatīties uz kādu brāli vai māsu, kas to dara reāli dzīvē. Un skatīties, redzēt viņu un sekot viņam, mums reizēm ir vieglāk. Bet tas ir zināmā mērā bīstami. Tāpēc, ka, lai cik daudzās varbūt lietās es sekotu Dievam, ir lietas, kurās es kļūdos. Un ja tu sekosi man, tad tu pieļausi tās pašas kļūdas, ko pieļauj es. Amen. Bet ja tu sekosi Jēzum Kristum, tu nepieļausi kļūdas. Tāpēc sekojiet man, kā es sekoju Kristum, teica Pāvils. Halleluja! Amen! Gods un slāva! Tāpēc Dievs pateica skaidru un gaiši, kas ir gudrs un zinīgs, klausās un labojās. Ja tu gribi dzirdēt viņu balsi, tev ir vispirms jāklausās, un tad tev ir jālabojās. Tas attiecās uz tavu uzvedību, tas attiecās uz tavu raksturu, tas attiecās uz pilnīgi visu. Klausies, labojies. Ja tu negribēsi laboties, nākamā lieta, ja, kas šeit ir teikta, pirmkārt tad bija klausies, labojies, un tālāk bija teikts, un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Ja tu negribēsi laboties, tu arī neļausi, ka tev kāds kaut ko saka. Ja tu negribēsi laboties, tu nebūsi gatavs uzklausīt, ka kāds tev kaut ko saka. Tu neļausies. Es to stāstu no savas personīgās pieredzes. Es esmu tā dzīvojis, es zinu. Man vēl joprojām reizēm ir situācijas, kurās man pats pasaka. Viņš saka, piemēram, viņš kaut ko iesāk teikt, un es atbildu. Bet viņš vēl nav pabeidzis runāt. Ja? Viņš saka, tu taču vēl nezini, ko es taisījos teikt. Noklausies līdz galam. Man arī ir jāstrādā vēl joprojām. Neskatoties to, ka Dievs man to pateicis, starp citu ieklausieties uzmanīgi. Pašā manas kristīgās dzīves sākumā es vēl joprojām to neesmu novedis līdz pilnībai. Man vēl joprojām ir jāpieaug šajā lietā, lai gan es dzirdēju Dievu balsi, lai gan es pieņēmu lēmumu mainīties, lai gan es esmu izmainījies, un vēl joprojām es to neesmu novedis līdz perfekcijai. Un visticamākais arī nenovedīšu, kamēr Jēzus neatnāks otrais. Es ticu, ka viņš atnāks ātrāk otrais, bet mēs aiziesim debesis. Labi, tam mēs nepiesiesimies, es nezinu, bet es tā ticu. Ja? Es ticu, ka viņš drīz nāk. Es nezinu kad, bet es ticu, ka pavisam drīz. Amen. Bet skatieties, man mīļie draugi, es gribu teikt to, ka reizēm mēs paši sev pārmetam. Mēs skatāmies uz savu dzīvi, mēs sakam, atkal es izkritu šajā pārbaudījumā. Es taču zināju, ka nevajag tā darīt, bet es izdarīju. Bet redz, pēc viens draugs, tu sev pārmet lietas. Bet es tev gribu uzdot jautājumu, vai tu šajā ziņā esi labāks, kā tu biji pirms 5 gadiem? Vai tu šajā jautājumā esi pieaudzis nekā tu biji pirms mēneša? Un zini ko? Tu esi. Ja tu esi Dieva bērns, kas iet, seko un grib un mainās, tu esi pieaudzis šajā lietā. Varbūt tu kaut kad bišķi atkrīt atpakaļ, bet tu tāpat esi pieaudzis un tu ej uz priekšu. Tikai turpini iet, mans mīļais draugs. Neatmet ar roku. Redzi, vēlns grib, lai tu iedomātos, nekas man nesanāk. Un tu pārtrauc darīt to, ko tev Dievs ir teicis darīt. Tu pārtrauc mainīties. Un tava dzīve sāks līdēt caur pirkstiem. Viens draugs, nebaidies no tā, ka tev kādreiz varbūt kaut kas nesanāk. Neviens no mums nav sasniedzis perfekciju, izņemot Jēzus Kristu. Pāvils teica, viņš saka, es garā gribu vienu, miesā daru citu. Pāvils to teica. Viens draugs, tāpēc nepārdzīvo, bet tiecies pēc vairāk. Tiecies pēc tīrākas dzīves, tiecies pēc šķīstākas dzīves, tiecies pēc dievbijības, tiecies pēc šīm lietām. Taču, ja tu kļūdies, neapstājies. Zini, ka tu tāpat esi pieaudzis, kopš tā, kāds tu biji. Amen? Neviens no jums, kas šeit esat, nav tāds, kāds viņš bija, pirms viņš pazina Jēzu. Neviens nav tāds. Nu nav. Amen, slavu tev, kungs. Un zini, kā ir, bieži vien cilvēki nedzird Dievu, tāpēc, ka viņi paši viņam neļauj runāt.
Ļoti bieži cilvēki, es vienkārši izmantoju šo pašu raksturvietu, gribu izmantot. Salmāna 1.5, ko man Dievs pateica, arī tagad, lai runātu par viņu balss dzirdēšanu. Ļoti bieži cilvēki nedzird Dieva balsi, tāpēc, ka viņi neatļauj viņam runāt. Jo viņi pirmkārt negrib klausīties, otrkārt, kad dzird, negrib mainīties, treškārt, kad negrib mainīties, neļauj sev ko sacīt. Neļauj sev ko sacīt. Un tāpēc nav vairs runa par to, ka Dievs es tevi nedzirdu. Nu jau runa ir par to, ka es neļauju Dievam runāt ar sevi. Es viņam neļauju ko sacīt. Cik bieži ir bijusi situācija mūsu dzīvē, kad Dievs mums kaut ko saka, mēs negribam to darīt. Un citiem vārdiem sakot, mēs neļaujam viņam to sacīt. Man mīļie draugi, es zinu cilvēkus, kas ir brīnišķīgs māsas un brāļi Kristu Jēzu. Slavu Dievam, evanģelizē cilvēkus, ved uz dievkalpojumiem, palīdz, visu dara. Bet zini ko? Ir jautājumi, kuros viņiem ir viņu viedoklis. Man ir mans viedoklis. Un viņi neļauj Dievam sev ko sacīt. Un viņi nedzīvo pēc tā, ko Dievs grib viņu dzīvē. Tāpēc, ka viņi neļauj to sacīt Dievam. Viņiem ir, man ir mans viedoklis. Un man ir vienalga. Labi, tas varbūt neskan tā vienalga, bet principā, un viņi dzird 100 reižu, ko saka Dievs, viņi nemainās. Zini, kāpēc? Man ir mans viedoklis. Atsakies no savu viedokli, viņas draugs. Neļauj savam viedoklim panākt to, ka tu nedzirdi Dievu. Neatļauj Dievu, neatļauj to. Tas ir tavās rokās. Gods un slavu, ka kungs, es pateicos, ka mums ir brīva izvēle, kam mēs klausām, kam mēs neklausām. Kā tad tu plāno dzirdēt Dievu, ja tev ir stingrs viedoklis kaut kādā jautājumā? Iedomājies, man ir stingrs viedoklis, bet Dievs saka kaut ko citu. Kā gan es viņu varu dzirdēt? Ja es esmu jau nostiprinājies savā lēmumā, nostiprinājies savā viedoklī. Piemēram, cilvēki, es nezinu, tā ir briesmīga lieta manā skatījumā. Ir cilvēki, kas ir, patiesībā tas ir vēlns. Vēlns ir paņēmis un vēsti par labklājību, kas ir 100% bībeliski, ir pārvērtis par kaut ko tādu, kas izskatās un liekas nepiedienīgs, nešķīst un vēl jau vairāk vispār pret Dievu gribu. Un kas ir noticis? Un notikusi ir sekojuša lieta, ka ir cilvēki, kuri tikai sadzirdot draudzē vārdu labklājība, vai nauda, vai 10. tiesa, vai brīvprātīga ziedošana, viņiem uzreiz rausas ciet, tāpēc, ka viņiem ir, maldu mācību uzreiz. Lamu vārds. Es esmu dzirdējis to kā lamu vārdu uzstāst. Man mīļie draugi, paklausieties uzmanīgi. Dieva vārds vienmēr ir tīrs, vienmēr ir šķīsts, vienmēr ir pareizs. Un Dieva vārds runā par šīm lietām. Viņš runā par šīm lietām. Bet ir cilvēki, kuri paši ir nocietinājuši savas ausis, it kā dievbijības vārdā, baidoties no maldus mācības. Un viņiem ir izveidojies savs viedoklis. Ja kāds runā par naudu, to nevajag klausīties, draudzē. Vai tiešām tā ir taisnība? Vai tiešām tā ir taisnība? Mums obligāti ir jārunā par naudu. Un īstenībā es to nedaru pietiekami daudz. Es to šodien sadzirdēju no Dieva, ka es to nedaru pietiekami daudz. Es ļoti reti, kad runāju par līdzekļiem. Es ļoti reti, kad runāju par šādu veidu svētību īstenībā. Tāpēc, un ziniet, kāpēc tas ir? Tas ir tāpēc, es to šodien sadzirdēju, ka es zinu viedokli draudzē, pasaulē. Ja tu runā par naudu, tu tikai gribi naudu, un man nevajag tās problēmas priekš sevis. Bet man Dievs pateica, tu apzodz cilvēkus. Tāpēc, ka tu viņiem neļauj iepazīt manu gribu šajā jautājumā. Tu baidoties par to, lai tev liek mieru šajā jautājumā, neļauj cilvēkiem pieaugt. Un zini, kas ir mans mīļais draugs? Tajā mirklī, kad tu esi pliks un nabaks, un tev nav neviena, kas tev to pastāsta, tad ticība nāk no dzirdēšanas. Un ja tu nekad to nedzirdi, kā gan tev viņa parādīsies? Un kur gan tu dzirdēsi, ja ne draudzē īstenībā? Tāpēc es atvainojos Dievu priekšā un es sludināšu šīs tēmas. Tajās proporcijās, kurās Dievs man parādīs. Amen? Gods un slāva Dievs. Jo mums ir jādzird viss evaņģēlijs visos aspektos. Un es tikko kā tagad es dzīvajā šobrīd dzirdu Dievu par šo tēmu. Tāpēc, ka tas ir tas, ko man tagad Dievs saka. Un viņš man saka, ka man ir jāmainās šajā ziņā. Un ko dod, ja es dzirdu un ja es nemainos?
Es jums pateikšu godīgi, tā nav tēma, par ko es izvēlos runāt. Jo es saku, es zinu, kāds ir spiediens, kad es sācu runāt par to. Bet es pasaku Jēzus vārdā, Dievs, tu man pateici, un es runāšu. Amen. Un es sagaidīšu, kā uzplauks un zels draudz un finanses draudz. Amen. Amen. Tāpēc, ka zini ko, mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no Dieva svētības. Amen. Visā pasaulē viņi ir vajadzīgi. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri nevis ir pasaules paspārnē, bet Dieva paspārnē. Amen. Amen. Gods un slāv tev. Un es pateicos par to. Amen. Slāv Dievam. Tāpēc mums ir jābūt gataviem mainīties, kad mēs dzirdam Dieva vārdu. Mums ir jābūt gataviem mainīties. Un mēs nedrīkstam ļaut saviem viedokļiem aizvērt mūsu ausis. Es iesāku ar to, ka ir cilvēki, kas sadzirdot vienu šo vārdu, aizver savus ausis. Un viņi neļauj Dievam sevi mainīt. Viņi neļauj Dievam sevi mainīt. Bet Bībelē ir teicis, viss trūkums ir zem lāsta. Mūsu 5. grāmata 28. nodaļa ir teicis, ka trūkums ir zem lāsta. Vai tas būtu trūkums miesisks, vai tas būtu fizisks trūkums, respektīvi veselībā trūkums, prieka trūkums, miera trūkums, vai tas būtu finanšu trūkums, vai tas būtu mīlestības trūkums, tas ir zem lāsta. Un mēs neesam paredzēti dzīvot zem lāsta. Amen. Mēs neesam paredzēti dzīvot zem lāsta. Slāv tev, Dievs. Tāpēc mums nedrīkst būt stingri viedokļi kaut kādā jautājumā, jo ja tev ir stingrs viedoklis, ko tu neesi gatavs mainīt, kā gan tu dzirdēsi Dievu? Tāpēc atsakies no saviem stingrajiem lēmumiem, no saviem stingrajiem viedokļiem. Tev ir vienmēr jābūt gatavam mainīt jebkuru viedokli, kurš nesakrīt ar Dievu vārdu. Tev ir jābūt gatavam vienmēr mainīt jebkuru viedokli, kurš nesakrīt ar Dievu vārdu. Zini, kā tas saucās? Tā saucās labošanās. Un mēs tikko kā lasījām, kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojās. Lūk ir šī labošanās. Šī labošanās ir atteikšanās no jebkura viedokļa, kurš nesakrīt ar dzīvā Dievu vārdu. Un ziniet ko? Un neļaujiet tam, ka jūs redzat kādu citu brāli vai māsu kļūdamīgs kādā jautājumā, pārtraukt jūsu personīgo izaugsmi. Pat ja jūsu mācītājs kļūdās kādā jautājumā, es esmu vienkārši cilvēks, es varu kļūdīties, ir lietas, kurās es kļūdos. Neļaujiet manām kļūdām apturēt jūs no jūsu izaugsmes. Amen. Amen. Gods un slāv Dievam. Un ziniet, ka mēs visi pieaugam, mēs viens otru ceļam. Amen. Gods un slāv. Mācīt, es gribu, lai jūs to zinātu. Nevienā draudzē mācītājs nav augstāks, pārāks. Mēs ejam cauri tām pašām grūtībām, tiem pašiem pārbaudījumiem. Es precizēšu, īstenībā lielāki. Jo spiediens ir lielāks uz mācītājiem. Bet mums ir viens un tas pats Dievs. Un zini ko? Taisnais, pat ja viņš 7 reizes krīt, viņš ceļās. Tā ir vienīga atšķirība. Taisnais krīt, bet ceļās. Pagaid. Ja jau viņš ir taisnais, kā viņš nokritis, var palikt taisnais? Padomājiet par to. Mēs domājam, ka taisnais nekrīt. Bībele saka, taisnais, ko dara? Krīt. Kas viņu padara taisnu? Viņš ceļās. Taisnais krīt un ceļās. Tad, kad viņš ir nokritis, viņš joprojām ir taisnais. Tad, kad viņš ir augšā, viņš ir taisnais. Kad viņš krīt, viņš ir taisnais. Kad viņš ir celšanās stadijā, viņš paliek taisnais. Jo viņš ceļās. Un viņš stāv, un viņš stāvēs, jo Dievs viņu turēs. Amen. Tāpēc netiesā cilvēks, un vēl vairāk netiesā pats sevi. Zini, kas ir? Kad mēs lasām šo raksturvietu, netiesājiet pret citu, ja? Bieži vien mēs domājam, kas attiecās tikai uz citu tiesāšanu. Netiesā pats sevi. Pāvils teica, tas, ka jūs mani tiesājat, man neko nenozīmē. Un tālāk viņš saka, man nav īstenībā, viņš saka, tā nav liela lieta priekš manis, ka vai jūs vai kāds mani tiesā. Un arī pats sevis neesmu tiesnesis. Tas ir tas, ko viņš saka. Bet mans Dievs ir tas, kas man tiesā. Un Dievs tiesā tevi caur Jēzus Kristus asinīm. Amen. Slavu mums. Slavu mums. Cilvēks, kurš negrib laboties, nocietina savu sirdi. Bībelē teica, tie, kam ir nocietināts sirdis, viņi nedzird, viņi neklausās, viņi neatgriežas, ka es viņus varētu dziedināt. Amen, esat dzirdējuši tādu raksturvietu. Respektīvi, tad, kad tu negribi mainīties, tu nocietini savu sirdi kaut kādā konkrētā jautājumā. Varbūt tava sirds ir nocietināta pret dziedināšanu.
Varbūt tavs sirds ir nocietināta pret labklājību. Varbūt tavs sirds ir nocietināta pret kaut kādu grēku. Es nezinu, bet katru reizi, kad tu negribi mainīties, tavs sirds, tu pats nocietini savu sirdi šajā ziņā. Tu saki, es tā domāju un es palikšu pie šīm domām. Un katru reizi, kad tu negribi laboties, tu nocietini pats savu sirdi, tu atgrūdi Dieva patiesību. Un pēc tam tu sūdzies, kāpēc es nedzirdu Dieva vārdu, kāpēc es nedzirdu Dieva balsi. Tāpēc, ka tu negribi mainīties, nocietini sirdi un tu atgrūdi patiesību. Nav ko brīnīties, kāpēc tu nedzirdi Dieva balsi. Redziet, mīļie draugi, kad es šodien runāju par šīm tēmām, es jums gribu pateikt, Dievs vienmēr ar mums runā. Es viņu dzirdu regulāri, katru dienu, visu laiku. Varētu vēl vairāk dzirdēt, bet es dzirdu. Un ziniet ko? Es neko neatšķiros. Es viņu dzirdu, tāpēc, ka es gribu, tāpēc, ka es lūdzu, tāpēc, ka es meklēju, es gaidu, es gribu mainīties, es esmu gatavs mainīties, es izvēlos to darīt. Es viņu dzirdu. Bet, ziniet, ir arī mirkļi, kad es nedzirdu viņu balsi. Un ziniet, kas tie ir par mirkļiem? Tie ir tie mirkļi, kurā es skaidri un gaiši zinu, ka es daru to, ko man nevajadzētu darīt. Es precizēšu. Es nerunāju par grēku. Es runāju par situāciju, kurā man ir pamudinājums no Dieva noskaties dievkalpojumu. Bet es izvēlos noskatīties filmu. Tie ir mirkļi, un es varu pateikt tā, man ir bijušas situācijas, ka es esmu tik piepildīts ar Dievu vārdu, ka es pat jebko darot dzirdu. Bet ir momenti arī bijuši, kad es vienkārši nodzīvoju veselu dienu, un vakarā gultā guļot, lūdzoties, es attopos, Dievs, es neatceros, ko tu man esi teicis šodien. Es neatceros. Es zinu, ka tu esi runājis. Es neatceros, ko tu esi teicis. Un tas ir kā likums tad, kad es esmu darījis lietas, kuras man nevajadzēja darīt. Lietas, kuru vietā es precizēšu, es labāk būtu pavadījis laiku ar Dievu. Ziniet, ir lietas, kuras mēs varam darīt. Mums dzīve, Dievs ir devis iespēju baudīt šo dzīvi. Amen? Mums nav visa dzīve jāpavada iekšā ierakušies Dieva vārdā, bet mums visa dzīve ir jāpavada ar Dieva vārdu. Mēs varam darīt ļoti daudzas interesantas lietas šajā dzīvē. Ja tu vari aiziet uz teātri, tu gribi. Tu vari darīt daudzas labas, interesantas lietas. Tu vari ar sportu nodarboties. Man pašām patīk. Tu vari izklaidēties ar ritiņiem braukāt. Tu vari, es nezinu, daudzas lietas, ko var darīt. Mūzika var paklausīties labi. Bet tev ir jāapzinās, ka tik un tā, visu, ko tu dari, tev ir jādara Dieva vārda ietvaros. Ja tava izklaide vai atpūta tevi ved prom no Dieva vārda, tas nav priekš tevis. Ja tas nav pret Dieva vārdu, ļoti labi izbaudi to. Izbaudi to. Bet neļauj, ja tām lietām, ko tu dari, neļauj viņām aptumšot to patiesību, ko Dievs vēlās tev atklāt. Neļauj to. Tu zaudē pats savu laiku, tu pats savu dzīvi zaudē. Svienies draugs, tu tiecies pēc prieku un laimes, un patiesībā tu, izbaudot īsu prieku un īsu laimi, atcel savu patieso laimi un viņas ātrāku sasniegšanu. Tas nāk tikai no Dieva. Nu nav citas patiesas laimes. Nu nav. Nav. Bet ar Dievu ir. Un ar Dievu pat visneinteresantākās lietas šķiet pēkšņi pārvēršās un kļūst interesants. Amen. Es domāju, ka daudz no jums to zina. Pat lietas, kuras tev nekad nebūtu painteresējušas. Ja tu to dari priekš Dievu un ar Dievu, viņas pēkšņi ir interesants. Halleluja. Ziniet, ja man kādreiz kāds stāstīja, ka es katru dienu lasīšu vienu un to pašu grāmatu. Vispār tā ir vienīgā grāmata, ko es lasu. Katru dienu. Un zini ko? Un piedāvā, man būs interesanti. Tas ir absurds. Es zinu, kas tur ir rakstīts. Nu kā, ir lietas, ko es varbūt neatceros precīzi, bet es viņu lasu visu laiku, es zinu. Es zinu, kas tur rakstīts. Es jums izstāstīšu, es pēdējās nedēļas laikā, 4 dienas pēc kārtas, man Dievs pamudināja lasīt tikai vienu nodaļu Bībelē. Es no rīta pamostos, es pieņēmu lēmumu. Es neko citu nedaru, kamēr es neesmu lasījis Bībeli no rīta. Es neko nedarīšu, kamēr es neesmu palasījis Bībeli un palūdzies. Viss nedarīšu, punkts. Un es mostos no rīta, es lūdzos, un es jūtu pamudinājumus, Salmām pamācības 1. nodaļa. Es izlasu vienu nodaļu. Tas ir ilgi, tāpēc, ka es lasu, es pārdomāju, es lūdzos, lasu. Es viņu izlasu. Es pierakstu 2 lapas puses par 1. nodaļu savos pierakstos. Nākamais rīts, es pamostos no rīta. Ko lasīt? Salmām pamācības 1. nodaļa. Nu labi, 2. diena.
Es lasu, atkal pierakstu jaunas lietas, nerakstu otrais to pašu. Trešā diena, ko lasīt, Salmanu pamācības 1. nodaļa. Atkal atrodās kaut kas, ko es esmu palaidis garām. 4 dienas pēc kāds, es lasu tikai Salmanu pamācības. Tikai 1. nodaļa. Es zinu, kas tur ir rakstīts. Kāpēc es to lasu? Es taču zinu, kas tur ir rakstīts. Pēc, ka Dievs pamudina. Dievs pamudina to darīt. Mans vienais draugs, šis vārds ir tik interesants. Viņš ir dzīvs. Bet ja man to būtu teikuši, pat tad, kad iespējams pat tad, kad es jau biju pieņēmis Jēzu, ja man teiktu, zini, ko tu šādi lasīsi Dievu vārdu, es domāju, garlaicīga dzīve. Tiešām, garlaicīga dzīve. Kas tur? Dievu vārds, labi. Cik var? Nē, ir interesanti. Ir ļoti interesanti. Tāpēc lietas pelna lūkšanās, kad tu zini, kāda ir lūkšana, kad tu zini, kāds spēks ir lūkšanai, kad tu zini, kāda ir dzīvība Dieva vārdā, ir interesanti lūgt. Ir interesanti. Bet zini, mans viens draugs, es arī zinu citu lietu. Pašā sākumā es nevarēju palūgties ilgāk par 5 minūtēm. Nevarēju. Tāpēc, ka es noskaitīju mūsu Tēvs debesīs, es pateicu Dievam, Dievs, es tev mīlu 5 reizes, es pateicu paldies Dievam par dienu, es pateicu vēl ko, visu, ko es zināju, es pateicu 3 reizes jau, un man vairs nav vārdu, ko pateikt. Un es nezināju, ko lūgt. Zini, kāpēc? Man nebija atklāsmes par lūkšanu. Lūkšana nebija vēl dzīve priekš manis. Es uztvēru lūkšanu kā pienākumu. Priekš manis tas bija kaut kas, ko mēs kristieši darām. Mēs lūdzamies. Ko jūs darat, kristieši? Mēs lasām un mēs lūdzam. Un uz ceļiem piedāvām vēl jālūdz. Ja? Un Bībeli arī uz ceļiem vēl lasīt. Un man bija tāda, man nebija izpratnes, man nebija dzīves lūkšanas. Tāpēc 5 minūtes, un es esmu piekusis, es esmu noguris, es nezinu ko, es nesaprotu ko, bet zini, kas ir? Es teicu, Dievs, es gribu lūgties. Es nemāku, Dievs māc man. Es negribu jums samalot, es nezinu, varbūt bija pusgads vajadzīgs, lai es iemācītos lūgties. Pusgads varbūt pagāja. Līdz kamēr man Dievs atklāja, kas ir lūkšana. Un tagad es mīlu lūgties. Es visu laiku lūdzos. Tagad es lūdzos mēlēs visu laiku. Es lūdzos savā valodā visu laiku. Man patīk, jo es zinu, kāds spēks ir lūkšanai. Halleluja. Es jums pagaidām vēl nevaru stāstīt vienu lietu, bet es ticu, ka pavisam drīz es jums izstāstīšu vienu interesantu liecību par to, kāds ir lūkšanas spēks. Vienkārši ir viena konkrēta lieta, ko es gribu, bet vēl pagaidām es nevaru to stāstīt. Jo es to zinu ticībā. Bet pagaidām to zinu es un Dievs ticībā. Un vēl varbūt daži cilvēki ticībā. Bet fiziski tas vēl nav redzams. Bet es ticu, pavisam drīz, es vienkārši gribu pastāstīt, kāds ir lūkšanas spēks. Amen. Lūkšanas spēks, kad tu ir dzīves attiecības. Zini, ko lūkšanas maina visu? Amen. Lūkšanas maina visu. Slāv tev, kungs. Salmanu pamācības. Jūs iegūstat kaut ko no šitā? Jā. Slāv tev, kungs. Salmanu pamācības 1. nodaļa. Paskatieties vēlreiz. No 1. līdz 7. pantam izlasīsim visu vēlreiz. Salmanu, Izraēla ķēniņa, Dāvida dēla pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties gudrību, tiesu, taisnību un vienkārši sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji. Ja tu esi nepraša, tev nav par tādu jāpaliek. Lai neprašas kļūtu pratēji. Un jaunieši prātīgi un apdomīgi, kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojās. Un kas ir prātīgs, tas ļaujās sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvērtu pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. 7. pants. Bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi vai muļķi nonielā gudrību un pamācību. Bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums. Atziņas sākums. Bijība tā kunga priekšā. Tad, kad tu bīsies Dievu, tas nozīmē, ka tu nostādi viņu pirmajā vietā. Augstāk par saviem uzskatiem, par saviem viedokļiem, par savām iedomām, tu nostādi viņu augstāk. Un tajā mirklī tā ir patiesa dievbijība. Un šī dievbijība ir patiesās atziņas sākums. Redzi, šis vārds atziņa ir ļoti interesants vārds. Ebreju valodā viņš nozīmē arī zināšanas. Zināšanas šajā konkrētajā gadījumā. Šis nav tas pats vārds atziņa un atklāsme. Šis ir vārds, kas ir atziņa vai zināšanas. Un visu zināšanu vai visas atziņas pamats ir dievbijība.
Slāv tev, kungs. Ko tas nozīmē? Redzi, kas ir, tu vari kaut ko zināt. Bet, lai to patiesi atzītu, tev ir nepieciešama dievbijība. Piemēram, tu vari zināt, ka tu esi dziedināts ar Jēzus brūcēm. Bet, ja tu nedzīvo šajā realitātē, tu to vēl neesi patiesi atzījis. Tu to tikai zini, tu to neesi atzījis. Un tad, lūk, dievbijība ir tā, kas nostāda Dievu un viņa vārdu augstāk par katru izpratni, pieņēmumu, zināšanām, viedokli, līdz tu atzīsti. Un skaties, kas notiek. Tad, kad es atzīstu, ka es esmu dziedināts ar Jēzus brūcēm, tad tajā konkrētajā situācijā es rīkojos. Amen? Ja es nerīkojos pēc tā, ko es zinu, šajā jautājumā es neesmu atzījis. Un redz, ko es tev gribu pateikt. Ja tu zini, ka tev šajā mirklī nav ticības uz kaut kādu lietu, bet tev ir zināšanas, vispirms iegūst atziņu, pirms tu dari. Vispirms atzīsti to kā faktu. Pretējā gadījumā tu imitēsi ticību un piedzīvosi vilšanos. Ir cilvēki, kas piedzīvo vilšanos, imitējot ticību, bet neticot. Tev ir nepieciešams zināt un atzīt. Un lai tu patiesi atzītu, tev ir jādzird Dievu vārds, tev ir jāpiepildās ar viņu vārdu, tev ir jābūt pārpildītam ar viņu vārdu. Un tajā mirklī tu atzīsti Dieva vārda realitāti kā augstāku par to, ko tu jūti. Redzi, kas ir, mēs ļoti bieži sakam šo vārdu, šīs lietas. Es neskatos uz to, ko es redzu, ko es jūtu, ko es dzirdu, bet vai tiešām tu neskaties? Jo ir reizes, kad es paskatos. Un nevajadzētu. Un tāpēc, ja es paskatos, es zinu, man ir jāpieaug atziņā šajā jautājumā. Man ir jāpieaug atziņā. Un tajā mirklī, kad es patiesi atzīstu, tad es esmu atzinis tad, kad es atzīstu vārdu augstāk par to, ko es jūtu, ko es dzirdu, ko es domāju, ko kāds cits domā. Lūk, arī ir atziņa. Un dievbijība ir šīs atziņas pamatā. Stāvoklis, kurā es bīstos Dievu, gods un slāva Dievs. Vēl pāris lietas, un mēs šodien nobeigsim. Cilvēks, kurš nav gatavs mainīties, viņš nenostāda Dievu pirmajā vietā. Es gribu, lai jūs par to padomā. Tu vari būt kristietis gadiem, bet ja tu neesi gatavs mainīties, tu nenostādi Dievu pirmajā vietā savā dzīvē. Zini, kāpēc? Jo tavs viedoklis ir augstāks par Dievu vārdu. Tur ir lepnība, jā. Cilvēks, kurš nav gatavs mainīties, nav nostādījis Dievu pirmajā vietā, viņš to... Es to pateikšu šādi. Ja tu apzinies tavā dzīvē, ka tavā dzīvē ir lietas, kurās tu neesi nostādījis Dievu augstāk par šo jautājumu, saprotam pareizi. Ja tu neesi gatavs mainīties, tas nenozīmē, ka tu neesi glābts. Tu esi pieņēmis Jēzus, tu esi atdevis viņam savu dzīvi, tu esi glābts. Bet varbūt ir daži jautājumi tavā dzīvē, kuros tu šobrīd neesi gatavs mainīties. Tas tevi nepadara mazāk glābts. Nē, ne par to ir runa. Bet tas gan parāda skaidri un gaiši, ka šajā jomā, šajā ziņā tu neesi nostādījis Dievu pirmajā vietā. Šajā ziņā, šajā jomā. Un kas no tā izrada? To nevajag pieņemt, un ar to nevajag samierināties. Ir cilvēki, kas man saka šādas lietas, nu labi, es tāds esmu un visu neko tu nevar padarīt. Es tāpat esmu glābts, es tāpat daru pareizi. Šajā jautājumā mēs tāds esmu un punkts. Tā ir šīs lietas pieņemšana vai samierināšanās. To nevajag darīt. Nepieņem to un nesamierinies. Mainies. Mainies šajā ziņā. Ja tu zini, ka tu gadiem stāvi un tu šajā lietā neesi pieņēmis Dievu gribu, tu tavs viedoklis savsās, mainies. Nesamierinies ar to. Tu vari mainīties. Varbūt tu negribi mainīties. Bet ja tu gribēsi dzirdēt Dieva balsi, tad tu mainīsies. Amen. Gods un slavu. Tev ir jāmainās. Tev ir jāmainās. Un saprot, kas ir tajā mirklī, kad tu būsi gatavs mainīties. Lūk, tas ir mirklis, kurā tu dzirdēsi Dieva balsi. Tad, kad tu ievēros šīs lietas, kad tu gribēsi sekot un būsi gatavs mainīties, tu dzirdēsi Dieva balsi. Un zini, kas notiks? No tā notiks sekojušas lietas. Tu pieaugsi mīlestībā, tu pieaugsi atziņā, tu pieaugsi mīlestībā, tu pieaugsi ticībā. Amen. Gods un slāva. Tu pieaugsi visās šajās lietās. Tu pieaugsi mīlestībā, tu pieaugsi ticībā un tu pieaugsi spēkā. Tava dzīve iegūs pilnīgi jaunu sagriezienus. Tad, kad tu būsi gatavs sekot un mainīties. Amen. Piecīsimies tā.
Tēvs Jēzus Kristus varenajā vārdā. Mēs atzīstam, ka Tavs vārds stāv pāri katrai iedomai, pāri katrai domai, pāri katram viedoklim, pāri katram pieņēmumam, pāri katrai lietai, ko mēs esam pieņēmuši kā patiesu. Tavs vārds stāv pāri. Un, kungs, mūsu lēmums un visdziļākā sirds vēlme ir sekot Tev un mainīties saskaņā ar Tavu vārdu. Kungs, mēs gribam dzirdēt Tavu balsi. Mēs gribam dzirdēt Tavu vārdu. Un mēs gribam laboties. Tāpēc Jēzus Kristus varenajā vārdā. Šajā pašā mirklī, kungs, mēs apliecinam Tavā priekšā, ka mēs nostādām Tavu vārdu pirmajā vietā. Mēs nostādām Tavu vārdu augstāk par visu, kungs. Tavs vārds ir pats svarīgākais un pats galvenais. Tavs vārds ir vislielākā autoritāte mūsu dzīvē. Mēs būvējam savas dzīves uz Tavu vārdu pamatu. Kungs, tāpēc māc mums pareizi izprast Tavu vārdu. Uzrāda tās lietas, kurās mums ir jāmainās. Un dod mums spēku mainīties. Jo Tu esi alfa un omega, Tu esi sākums un gals. Bez Tevis mēs neko nevaram iesākt, bez Tevis mēs nevaram turpināt, un bez Tevis mēs nevaram pabeigt. Taču mēs nekad neesam bez Tevis, jo vienmēr Tu esi līdzās. Tu esi mūsos, un mēs esam Tevī. Mēs to apzināmies, jo to saka Tavs vārds. Tāpēc, kungs, Jēzus varenajā vārdā es lūdzu par katru cilvēku šeit, par katru cilvēku, kas skatīsies internetā. Es lūdzu, Tēvs, lai Tava vadība, jo spēcīgi darbojās mūsu dzīvēs. Kungs, lai Tu mums atklāji noslēpumus un lietas. Noslēpums un lietas, kas ir pataupīti un apslēgti speciāli priekš draudzes, lai mēs pieaugtu spēkā, mīlestībā, atziņā, ticībā un padevībā un paklausībā. Jēzus varenajā vārdā. Viss gods un visa slava mūžīgi mūžos ir Tev. Amen. No savas puses, kungs, mēs izvēlamies paklausīt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Gods un slava. Gods un slava. Amen. Un, mīļie draugi, esiet darba darītāji. Es lūdzu ar visu spēku, kas man ir. Esiet darba darītāji. Mīļie, ja jūs varat dzirdēt šīs lietas, ja jūs to nedarīsiet, tas jums nepalīdzēs nevienu.